šī rūpnīcas galvenā ražošanas ēka Zole A. Tātad virsstāvā šeit notiek virsbūvju montāža peldošajām mājām. Tā, ko jūs redzēt, ir lagūna, kas montējās uz pontonu, bet, protams, galvenie modeļi Futūra trē tiek montēti uz kesūnu. Nu, te mēs redzam, kā darbojās Casabonas sistēma. Var redzēt, kad ir profili vertikāli novietot, kas ir pilda arī nesošās funkcijas, un tad profili ir aizpildīts ar stiroporu, jeb purplāstu, mēs sakām. Var redzēt, mazliet šuvis ir vaļā, bet tās tiek aizpūstas ar makrafleks veidīgo putu veidotāju. No ārpuses tiek noplāts ar plāksnēm, fasādes jau, un pēc tam uz galējo apgabalu likt uz šīm plāksnēm. Loga ailes ir redzamas, ja? Tāpat tās mēs redzam no iekšpuses griestu un jumts nesošās konstrukcijas ir Casabonas sistēma. Te ir būtiskais faktors, ir visi šie profili, kas ir nesošie un pie viena distancējošie no peldošās pamatas. Ja? Tas ir vai nu kesons Futūras modelī, kur ieliek iekšā un pa vidi ir ventilācijai paredzētā telpa, vai arī lagūnas gadījumā uz pontonu tipa pudiņiem. Var redzēt to, ko mēs arī turpināsim darīt. Šeit ir kniedes, kur sakniedēt visu tā konstrukcija. Faktiski ļoti, ļoti izturīgi. Pieskrūvēts tiek fasādes loksnis tikai. Nu, te arī paskaties šeit mazliet zemāk, redz, ir izmantots kniedes. Ļoti stingra konstrukcija. Viņa parceļ noliek vietā. Šeit ir arī redzams tur dziļāk stiropors un Jā, no ārpuses tiek noklāts ar minerīti, kas pasargā, samazina ugunsbriesmas. Faktiski, ka viņi var krāsot, ja tu vēlies savu māju tādā vietā, bet labāk tomēr uzlikt kādu foršu apvers materiālu. Izvēl plaši. Okay. Magnus, can you tell what's assumed to put on that to finish the building? Outside this? Yeah. There, on this house we have suggested cederträ. You know what that is? Is it the English word, cederträ? It's we have built 2 houses in Pampas with cederträ. This red and red white, cedar. yes. But you can of course have what you want. Nu, paskaidro, kas tas ir? Yes. Paskaidro, kas pa vērti. Tad tie ir gatavi jau izvēlēt krāsu un gatavi paneļi, ar ko noklāt fasādi. Pampās ir redzams 2 mājas, viena, kas ir gaiši pelēkā tonī, un otra ir tādā sārtā tonī. Ļoti praktisks un patīkams materiāls. And after that maybe 5 or 10. And if we can buy this punch machine, so that Gemsen machines in the basement, we can reduce it with just this montage of the Casabona with at least 30% more. So But you said 600 hours to this stage, yes. but what's assumed total work needed? That I don't know. I trust on Rickard's calculation this far, and I will do an after calculation now. Okay. To see what that takes. Because Rickard's calculation is between 3,000 to 3,500 hours. But that is on Futura 3. Yes, on Futura 3 when we use Casabona. Yes. You have to do it in English. Yes, this is a technical room, heating, heat pump, and all the other things we need.
Yeah. And that is the bathroom. Yes. And on the other side of the wall, here is a wall, here is a kitchen area. Okay. So there will be storage above this window and working area here. Yes? Very low. No, it's 19. Are you sure? Or maybe it would be like this. Yeah, it could be like that. And inside here you will have 95 millimeter of rock wool. And as you could see, here are holes pre-made. So it's very simple for the electrical guy to make the installation, and because they could go like this or wait. Without any And then there will be your open solution. Open solution here. Yeah. And this, we have a solution for with the heat pump. We're going to reverse it during the summer. So it's going to work as a cooling system during the summer and heating during the winter. And to take the cooling, we're going to make a drum here up above the windows that is 300 millimeter wide, 200 millimeter high, and the air will go cold or warm around the building. And then we could have down lights in the middle and up lights in the front of that. So it's going to be very nice ceiling. Vi ser här hur enkelt det är att göra installationen med alla de här hålen. Jag har ju stått här förut med sådana här hålborr. And then there is a trailer coming, and we will load the trailer with the house. I thought you should bring it down to the water. Yes, but on a trailer. Okay. Tas ir tas krāns. Nu jā, ir divi krāni. Ir divi 35 tonnīgie krāni. Tur redzi viens un otrs. Un tad uz viņiem ir arī mazie vēl. Kas ir. Bottenvåningen som vi ska ner på. Och det är där som marknivån kommer att vara sen. Tātad, jā, galvenajā ražošanas ēkai pašlaik durvis ir izņemts, lai ieliktu jaunas lidošās durvis, kas ir paredzēts šādiem lielākiem objektiem viņu pārvietošanai. Tālumā ir redzami granīta kalni, kuri tiek spridzināti un pārvērsti derīgā granīta izēļā. Šis ir halles pagrabstāvs, kur notiek patentēto Casabonas profilu ražošanu. That cut away, Punch the holes. punch the holes, or the long holes. It will look like that. Right. Yeah. And after that, the coil is ready to go into the machine and be something, it could be a setup profile, U or C profile. So here it's rolling into the machine, and here we have a set of toolings, and now we are producing 200 millimeter wide, and those tools could be adjusted down to 120 up to 350 millimeter wide. You see how it's... And here's
Gud vad jag älskar såna här grejer. Fan, så där skulle jag vilja jobba på. And as you can see, this is a very modern machine. Yes. It's had all the technical thing. It's delivered 2007. Skitkul! The cut that will cut it in exactly the lengths that we have put into the machine where to cut it. Skitkul! Det här kommer ju Gilda tycka är jättebra. Tātad tehnoloģiskais process sākās šeit. Tātad tērauda loksne nāk iekšā šajā mašīnā. Šī mašīna perforē to. Un faktiski no šīs mašīnas jau nāk ārā perforēta lente, kas ir nepieciešama, lai būtu vajadzīgā siltumvadītspēja. Perforēšanas mašīna, tāpēc perforēšana, tālāk viņi iet lokāmajā mašīnā. Te ir man redzams pirmais rullītis. Pirms un pēc jau parādās pirmais locījums, un tad viņš sāk kāpt uz augšu. Redzams, jā. Un tu var redzēt otru pusi, kur veidojās apakšā, ja tu paskaties pretim. Un tas ir tas S-profils, setup profils. Tas ir locīts nākamais solis. Šeit mums jāpiet apkārt datorblokam, redzētu vadības bloks. Šeit tu jau redzi gatavu profilu un garumošanas mašīnu, kas nogriež pēc iestādītēm izmēriem. Uz grīdas tu var redzēt vienu paraudzam gatavu, kurš ir, mēģināsim aptuveni noteikt garumu.